jaunatnes treneris Latvijā. Tas ir, negribu lietot vārdu kosmos, bet tas ir nopietni, jo arī, kā sižetā minējām, vārdu treneris mēs treniņu procesā neizmantojam, jo es esmu šeit, lai palīdzētu. Un to es arī mēģinu izdarīt, bet laikam šāda balva nāksies mums arī treniņos ieviest tādu terminu. Kāpēc tas ir nopietni? Jo es atceros to dienu, kad es teicu sievai, kad lai par ko, bet par treneris nebūšu. Bet tāpēc es gribu pateikt paldies savām meitām, jo viņas man izmainīja to redzējumu, salika vērtības pa plauktiņiem, un pateicoties viņām, šis ritenis sāka kustēties. Un, protams, paldies jauniešiem, kuru dēļ un viņu rezultāti esmu šeit. Paldies manam trenerim Genādijam, kurš ir kurš ir piemērs man. Paldies arī cilvēkiem, kas mani stumj uz priekšu ikdienā. Un paldies cilvēkiem, kuri man iedvesmo. Un tā ir sagadījies, kad šodien liela daļa no viņiem ir šeit. Paldies! Un vēl es skatoties visus iepriekšējos sižetus par ģimenēm un gribu pateikt paldies visiem jauniešu vecākiem, jo tas ir grūti. Darbs, aizvest bērnu uz treniņu, atvest atpakaļ un nogādāt līdz trenerim, nodot viņu treneru rokās jau kaut kādā veidā sagatavotu. Tas ir ļoti grūti, tāpēc paldies jums. Bez jums šis viss nebūtu.